pēdējais koncerts būs pavisam citādāks, kā visi šie koncerti līdz šim. Līdzi ir jāņem siltas zeķītes, apūli būs jāatstāj pie ieejas, arī mēteļi, jāņem līdz arī savus plediņus, savus spilventiņus, un ja ir arī kāds, jogas paklājiņš, lai mīkstāk ir sēdēt, es gribu beidzot radīt šo atmosfēru, kādu es vienmēr esmu vēlējusies. Mēs varēsim gan iemeditēt, mēs varēsim gan apgulties, mēs varēsim piecelties, mēs varēsim dejot, mēs varēsim ar kādu samīļoties un būt vienkārši brīvi. Tas būs tāds īstens Indijas piesitiens. Vēl jau vairāk būs mums arī vaišnavi no mūsu Iskona tempļa, kas lielāko daļu dzīvo Indijā, un viņi ir apguvuši šo te mridangas bungu kultūru, kas ir ļoti, ļoti sēna. Tas ir tā kā mūki uz to pusi, jā, un arī viņi man ir pagodinājuši. Tā ir ļoti liela svētība, ka viņi būs. Jo viņi atnāca, pateica, ka viņi būs tikai uz to, uz savu priekšnesumu un uz mahamantru, un uz pārējām dziesmām viņi ne, jo tas īsti neatbilst viņu ticībai līdz galam. Būs ļoti, ļoti interesanti. Mums būs pats Rihards Zaļupa, kas ir albuma producents ar savu kosmisko mūziku, kas jau ieved, man liekas, kaut kādā transā. Cilvēkiem jāgatavojas, ka viņiem jābūt ir zeķītēs. Jā, tādā cozy, ērtās drēbēs, vakarklētas nevajag vilkt. Manuprāt, šis būs brīnišķīgs noslēgums gadam. Būs tāda pēdējā iespēja uzsākt jauno gadu, atvērt jaunas durvis bez visa liekā.